Ir nākamais rīts, tas pats laiks, 8 no rīta, un mēs atkal jau esam tikko gatavas. Labi, man gan vēl ir slapji mati, bet tas ir lielākais plus šajā siltajā klimatā, ka tur iet ar slapjiem matiem visur. Un mums ir pēdējā ekskursijas diena kopā ar mūsu gidu un ar mūsu šoferi. Un mēs braucam uz ziloņu Elephant Orphanage, kas ir tā kā glābti ziloņi. Sea monkey. Skaties, kā viņam čolkas. Nāk, pasēd, mēs apstājamies ar mašīnu. Un jā, tā kā uzreiz nāca. Es mazliet pavēru vaļā logu un uzreiz acis skatiens uz mani. Vēl viena draudznīte. Mēs esam tādā dārzā, kur audzē visas tādas vielas un dabīgo medicīnu un visu kaut ko. You can see this smell. This plantation we call Kaparavalli. Kaparavalli, these leaves mixed together, we are making a special medicine oil we call grain oil. Grain oil, better medicine. Iedod mums tādu lapu, un tā ir aprakstīts viss, katra lietiņa, ko viņa dara ķermenim, piemēram, tievuma meļa, pret vēnām, pret sliktām aknām, pret diabētu, un principā pret visām pasaules problēmām, pret skaistumu un visu. Šeit ir risinājums, jā. Un tagad mums ir jāiepazīstās ar visu, un mēs varam atzīmēt zīmelīti, kas mums interesē. Bet tas pats gids aizskrēja projām, tāpēc, ka viņam bija urgent lietiņa, kas tur notika aiz dārza. Un tas gan interesanti, ka viņš tā visu pastāsta, parāda, viņš tāds smieklīgais džekiņš arī. Un tad tik pa laikam tā ir tādas mazas stacijas, kur ir tie paši produkti jau kā gatavie. Jā, forši. Un man uz rokas stāv kaut kāds līdzeklīds, kurš noņem šos palvas, un ja viņi lietos vairākas reizes, tad 3 gadu laikā garantēti, 100% pazudīs visas spalvas. Jā, un šeit man pārāk spalvaina roka, un kad man jāuzmēģina, uz manis jāizmēģina šis līdzeklis. So many, kā viņš teica. So hairy. So many hair. Vienkārši tik patīkami. Touch and see. Mīksti? Jo. Cik spalvai. Wow. No hitching. Is it magic? It's Ayurveda. Ayurveda likast. Okay. Ayurveda medicine. Annai šobrīd notika kāja masāžas, es paldies Dievam atteicos kaut kādā vidē. Tas gut. Tā, mums tūlīt garšosim durienu. Tāla būtu nevar gini? Nē. Should we eat around the... Yeah, around the seed. Yes. Don't eat seed. Garšā? Eat at once. There are a lot of vitamins. That's Katrina did it. Oh, fish? Yeah. Kukurima? No. Enough? Yeah. I don't think I'm a fan of this. Esam beidzot klātajā ziloņu... Es nezinu, kā latviski teikt. Es teikšu ziloņu bērnu namā, jo tas ir tiešais tulkojums. Viena biļetē $15 maksā. Jā, īstenībā mēs tikai zinājām no šodienas visa plāna šo vietu, ka mums būs. Bet ir pagājušo pusdienu, mēs tikai tagad esam klāt. Mums visu dienu vajadzēja pa kaut kādiem veikaliņiem, pa visādām tādām lietām, kur tu jūties nērti, jo pēc visas demonstrācijas, pēc visas pusstundu runas un visu, protams, kaut kas beigās jānopērk. Visādi mums gāja šodien, bet jā, esam beidzot pie zilonīšiem. Un šī vieta sanāk pieder valdībai, un par šo visu ir atbildīgs turisma ministrija, kaut kas tāds. Tā kā, jā, es ceru, ka viss būs tā kā labvēlīgi viņiem. Tad noteikti nevar ar tiem ziloņiem jāt, visādas tādas muļķības darīt. Un jūs taču neatcerieties no maniem iepriekšējiem vlogiem, kā man gāja Indijā ar ziloņiem. Tā kā kaut kā šai vietai es uzticos, ja viņi pieder valdībai, tad es domāju, būs viss labi. Jau sāka ziloņi. Tā viņi te dzīvojas. Tas ir viens cik maziņš. Bet domā. Saka, šie tie ziloņi bez ragiem. Es zinu, bez ģimenēm. Arī bez ģimenēm. Bet kā sauc, ilkņiem? Tiem lielajām lietām pie daguniem šķier, citi šķirne.
Sanāk, viņš stāstīja, kad šeit valdīja Lielbritānija, tad viņi esot nogalinājuši tūkstošiem tos ar tiem miltņiem, jo viņi esot laikam daudz ēduši vai kaut kas. Bojājuši dabu un kaut ko vēl. Pasēties tā mamma ar mazu bērniņu. Mēs redzām to vietu, kur viņi mazgājas. Tā bija, kaut kā bija dīvaini, bija aiziet ārā no tās vietas, jātāk štupi. Bet paskaties, jā, te viņi dzīvojas. Es tik priecīgs, viņš te kaut ko ārdās. Tas tur viens pļončājās, un tad šitie divi ganiņi, viņus te gana. Vienīties Latvijā, cik daudz kaut kāds gana dziesmas pa maziem ganiņiem, kas gana dzīvnieki, šeit ir ziloņu gani. 3 gani ganos, 7 sīveni. Vēlreiz 3 un... 3, 4, 5, 6, 7. Vēlreiz 3 un... 3 gani, 2 gani ganos, 7 ziloņi. Wow! Esam beidzot nonākušas savā pēdējā viesnīcā, kur mēs paliksim arī, man liekas, 5 naktis. Es saku beidzot, tāpēc, ka vienkārši mēs katru nakti mainījām viesnīcas un mēs braucām 3,5 stundas tikko no centra, tā kā no valsts salas centra uz pašu tā kā okeāna malu. Un šī viesnīca ir vienkārši ārprāts. Tā kā 100% labākā viesnīca, kurā mēs esam valduši. Es vēl, protams, šokā, bet mēs tikai tikko ienācām. Šeit ir vannas istaba. Tur ir kaut kādi līdzekļi visādi. Nu, vannas istaba kā vannas istaba. Bet dosimies tālāk. Augļu šķīvis. Ārprāts. Viņi visi tās gatavi. Kas? Es domāju, ka šai viesnīcai tiešām būs 2 klientes, kuras to darīs. Cik jauki! Tātad, šī ir gulta Annai. Te viņa gulēs viena. Un šī te... Un šī te king size gulta būs man. Anna, tā gulta ir tik liela, man vajag platlaņķai viņu ieslēgtu. Jā! Reāli, mēs tā kā varētu, ja būtu nometne, man liekas, mēs šeit saglātu 4 cilvēki. Es pirmais mums varētu cik liela gulta. Sapulst ar to gultu. Un tālāk dodamies uz balkonu. Putni ir nenormāli skaļi. Es nezinu, vai viņi ir satrakošies, tāpēc, ka liela lietas. Bet paskatieties, šis ir mūsu balkons. Ar divānu, ar galdiņu un skats. Ak, Dievs, man nāk raudens, vienkārši šo redzot. Jūs jau esat redzējuši labāku skatu. Tā kā nopietni. Tikko bija zibens. Bet, jā, nu, ir jau vēls. Jūs redzat, saulrietis ir tikko noticis. Un mums vēl ir priekšā iepazīt visus basēnus, visas teritorijas, visas sēdnīcas. Visu, kas te vispār notiek. Tāds, lūk, mūsu pirmais iespējas šeit ienākot, vienkārši superīgi. Un šis, es nezinu, kas ir. Kaut kas tur lejā ir akmeņi. Bet jā, te mēs dzīvosim. Mūsu pirmās brokastis, un man pilnīgi ir žēl, ka tur ir tik liela izvēle, tāpēc, ka būs vienkārši jād. Bet mēs sākam ar maizītēm, un šeit ir vēl lielākā augļu izvēle no visām viesnīcām, kas mums ir bijusi. Te ir arī, kas atstuvā? Passion fruit latviski. Marakuja. Jā. Un šis ir mūsu brokastis skats. Mēs rādu vienkārši nācām un urunājām, ka mēs nespējam nocēt, šī ir īstenība. Labu aptīti mums! Uzmaniet, ko tikko Anna izdarīja. Pastāsti Anna visiem. Aizstāju savu bakalaudu darbu, pabeigt universitāti. Iedomājies, tu saviem bērniem varēsi stāstīt, ka tu aizstāvēji bakalaudu darbu Šrilankā, un viņiem būs tāds paga mammu, ko tu gāji universitātē Šrilankā? Nē, bērnīs gāja Latvijas universitātē. Bet jā, šīs būs mūsu svētku pusdienas, tagad mēs aizņēmām vietu. Šis jau ir mūsu spots. Jā, šis ir mūsu spots, mēs tur visu laiku jau sēžam. Bet es šis izvedīšu tūrītē, no visa, kas ir pieejams. Tas vienkārši ir nenormāli, kas tur ir pieejams. Pareizi, un tur vēl ir pastas sekcija, tu vari paprasīt, labs parādīšu. Tad jā, šeit ir dārziņu sekcija, viss kaut kas tāds, tur ir saldie. Tad no ēdieniem mēs ļoti gaidām, ka būs tas panīrs, bet pagaidām makaroni. Viss kaut kas ar gaļām, te ir īstenībā diezgan daudz gaļas, citur nebija tik daudz. Nu, mums tas galīgi neinteresē, bet vienkārši pastāstu jums. Kartupeļi, šis labi sviestā, dārziņi. Nu,
visādi normāli ēdieni. Te ir pica, un te ir vairāk tādi vietēji ēdieni. Un tie vietēji ēdieni vienmēr ir iepakoti tādās, nevis iepakoti, bet servēti tādos traukos, kad var redzēt, ka tie ir vietējie. Šī sekcija agriet, redziet, tur ir pasta. Saucas pasta action. Tu vari pasūtīt kādu pastu gribu, lai tev uztaisa. Tad ir dārzeņi. Šāds es ēdu Indijā. Ļoti garšoja. Un jā, tad ir visādi arī ēdieni, jūras ēdieni, kuri man neinteresē. Es neēdu neko no tāda. Bet, jā, izvēles te netrūkst un ārprāts tiešām ir ļoti grūti izvēlēties. Bijām pastaigās pilsētu, sapratām visādas lietas, te ir tikai viena, man tur vesels maisi, pēc tam varat parādīt šins hauliņu, bet mēs pirmo mēs pasūtījām bārā svaigi spiestas sulas. Mēs prasījām kaut bezalkoholiskas kokteļus, bet viņš teica, ka vienīgais bezalkoholiskais ir svaigi spiestas sulas. Es paņēmu ananās, Anna paņēma arbūzu un paskatieties, kāds tur salriets. Un te visu laiku skraid tie burunduk, man liekas, viens tie Annai bija zem krēsla. Mēs saļojamies, viņi arī iekšā dzīvo tā kā putni. Smuki, ļoti smuki. Kā saka, salriedz tā atlido nenormāli daudz putni un viņi vienkārši bļauš tās studijas viegu papagāļi mums ir galvā. Viņš sēž un bļauj. Mēs iznākam no istabiņas un gāž lietus. Tas ir pārsteigums, bet galīgi neslikts pārsteigums, jo karstums ir, es nezinu, lai es pat vēl lielāks nekā, kad nelīja lietus. Mēs iznācām no istabiņas bišķi pasildīties ārā pirms vakariņām. Tāpēc, ka mums istabiņā vispār nevar slēgt ārā it kā to pūtēju, kā sauc kondicionieri un to gaisa, kurš noņem mitrumu. Tāpēc tur ir riktīgi augsti. Oh my god! Ir 10 no rīta! Mēs tikko paidām rokas un šeit vienkārši sāks kāzas. Ir pirmdiena! Ir pirmdiena! Atnācām uz okeānu meklēt bruņurupučus. Pirmajā dienā, kad šeit atnācu, es redzēju, ka cilvēki skrēja pie bruņurupučiem, bet es nenācu, jo es gribēju ar Annu kopā iet, un viņa aizstāvēt, jā, laikā bakalauru. Oh my god! Es domāju, viņš būs maziņš kirdieniņš, ko var... Ak, jūtam boļu! Ak, Dievs, viņš ir vienkārši lielāks par reksi suni! Tas vīrietis viņu vienkārši vēl kārā. Un viņš teica, liela zivs. Man bail. Sanāk, viņš šadsmas un man vienkārši tāpēc, ka vīrietis viņu aiztiek. Šādi izskatās Šrilankas nauda. Man liekas, viņi sauc Šrilankas rūpijas. Un man tā patīk, ka visur ir tie tradicionāli elementi uz naudas. Paskaties, kāda skaista. Sveicieni no sarkanajiem tomātiem. Es man neesmu rādījusies kādu laiciņu šeit ar savu seju, tāpēc, ka es biju visu laiku vienkārši apdegusi. Tagad man jau redzēja, ka bišķiņ ir tāds brūnums vairāk nevis apdegums, bet šeit tāpat ir diezgan. Bet ir vakars, mēs izdomājam iet pastaigāties uz okeānu, bet jā, iesim vēlreiz paskatīties, vai nav vēl kāds bruņurupucis, vai kāds ir izlīdz ārā no okeāna. Un iesim arī pastaigāties uz otru pusi, mēs iepriekš staigājām uz labo pusi tajā piekrastē, tad aiziesim tagad uz kreiso. Reku par to mazo puišu, jūs varat redzēt, cik viņš ir liels tas bruņurupucis. Iepriekš varbūt nevarēs ļoti saprast, jo nebija nekas tāds proporcionāli platus. Tagad tas tik labi redzēt. Labrīt, ir kaut kur 9:30 no rīta.
Šodien mēs beidzot esam izdomājuši veidu, kā mēs varēsim kaut kur aizbraukt no mūsu viesnīcas. Tā kā mēs mēģināsim braukt ar Uberu uz pilsētu, kur okeānā iekšā ir zvejnieki, kas tādām interesantām kājām zvejo. Tagad ēdam brokastis. Ļoti skaistas maizītes. Šodien mēģināsim dabūt atkal kafiju. Mēs katru rītu mēģinām šeit dabūt kafiju, bet mums nekad nesanāk. Pilnībā nekad nesanāk. Vai mums neatnes, vai mums atnes tēju. Tikai šodien ceru uzdosim kafiju. Bet pēdam un tad braucam uz to pilsētu un ļoti ceru, ka viss būs kārtībā ar Uberu un ar maksāšanu skaidrā naudā un visu. Mēs jau sagatavot ceļam. Annai Soviņai vienmēr arī otrs objektīvs. Šeit manas maizītes un skats ir nemainīgi labs. Es tieši tikko vlogā stāstīju, ka mēs nekad neesam dabūjuši kafiju. Mums tikko atnes kapučīno. Varbūt sāls bija tajā, jā, ka mēs prasījām kafiju, nevis tā kā uzreiz kapučīno vai lati. Pagad pasmažojam, varbūt jau nav. Ir, Anna, ir. Mēs tikām pie mašīnas. Nav nejausmas, kā mums šis izbeigsies, bet it kā mēs dabājām puslētāk cenu nekā solīties katalogs mūsu viesnīcas. Bet mūs atved uz šādu templi. Nenormāls smuki, tiešām tik forši vietiņa, milzīgs Buda. Un, jā, mēs it kā braucam tikai skatīties tos zvejniekus, bet mums jau ir pēkšņi ekskursijas pa vidu, kas ir nedaudz bailīgi, bet nu redzēsim. Tik smukas laivas, viņas tik krāsainas. Mums šeit atveda, jo šeit it kā var redzēt lielos tos varānus un redzu krabi. Bet šodien nesot. No rīta vēl bija, šodien tagad vairs nav tikai zivis. Ļoti smuki, tiešām visu šeit ļoti skaisti. Un arī tādi kā interesanti skati, kas nav redzēti. Šajā vietā, kur ir tie makšķernieki, un mums tikko pateica, ka šeit ir jāmaksā 4000 naudiņas, lai mums uzkāptu īpašie makšķernieki, un mēs viņus drīkstētu nofočēt. Priekš viņa naudas, nenormāli daudz, mēs tikko stundas braucienu samaksājām tikpat. Tā kā es nesaprotu, tiešām katrs cilvēks šeit maksā 4000, katrs, ko mēs šeit redzam, tas nav iespējams. Paskatieties, kas mums ir par pārsteigumu. Šāds zilonīts istabā. Mēs kādas 2 reizes satikām to tīrītāju un teicām, ka nevajag nākt tīrīt, jo mums te viss kārtībā, mums nevajag mainīt dvieļas, tāpēc, ka nav jākšķelā mainīt katru dienu dvieļas. Bet tagad mēs tieši gājam prom un viņš tāds, es varu nākt tīrīt? Mēs tāds, nu jā, mēs tieši ejam projām. Un pasēdēs, viņš mums atstāja dāvaniņu. Tas bija pats? Ok. Pasēdēs, tāpat ir aizsvīduši loku, kaut vai mums ir iztīrīts tas aparāts. Nu jā. Bet esam atpakaļ no mūsu burvīgās ekskursijas. Stundu pavadījām ceļā, stundu atpakaļ, stundu turp, stundu atpakaļ. Un uz vietas mēs bijām, es nezinu, 15 minūtes. Un samaksājām 27 eiro par šo te ceļu. Jā, nu tas, es neko nemainītu, es tāpat esmu priecīgi, ka mēs varējām pieredzēt kaut mazliet no tiem makšķerniekiem, redzēt to vietu, kurā viņi tur makšķerē, bet mēs nezinājām to, ka mums liks maksāt 4000, kas ir kaut 12 eiro. Tā kā nebūtu problēma tajā, ka mums būtu jāsmaksā, ok, tas ir normāli, ka mums ir jāsmaksā kaut kas tiem cilvēkiem, kurus mēs fočējam vai vērojam, vai, zinu, traucējam viņiem strādāt un dzīvot. Bet problēma ir tajā, ka nevienam citam tur tajā pludmalē neprasīja naudu. Tur uzrodas vīriņš, un viņš saka, jāmaksā, un citiem nav jāmaksā. Forši, kas tev nevar filmēt, bet runā. Jā, mums bija daudz naudas. Ui, mums nebija daudz. Mums nebija skaidrā naudas, mums vajadzēja atstāt tam šofrim. Es viņam piedāvāju, mēs viņam varam iedot 1000 par vienu cilvēku. Mēs piedāvājam viņam 1000. Viņam 1000 nevajadzēja, un tad mēs vispār nesamaksājām viņiem neko. Un tad jā, mēs aizējām šo to arī pa ceļam, un tāpat bija foršs izbrauciens. Tā kā mēs esam pārkarsuši šobrīd un iesim peldēt uz baseinu, un tad pusdienās. Esam atpakaļ mūsu sauļošanās spotā. Mēs tikko ievērojam, ka tur viens vīrietis kaut ko lasa ūdenī. Jūs redzat, viņš var kaut kādus krabjus vai kaut ko izsats vietējā. Jā, saprotu, aiziet vēl pie bruņurupučiem. Tā kā tagad viss otrās dienas plāns ir vienkārši čilot, sauļoties, ūdens, bruņurupuči cerams.
Mums ar Annu bija sadalīti fočēšanās grafiki. Vienā vakarā viena sataisās, otrā vakarā otrs sataisās, lai tā kā var viena safočēties bez stresa un otrs bez stresa. Un šogad bija mans vakars, bet es iemainīju Annai. Un tāpēc viņa izstās tik labi. Un es izstos vidēji. Esam pie ūdens. Ui, kam tu puisīt esi bērniņš? Kur mēs pa labi apkreis? Anna. Smukā pludmalītē. Bet jā, tagad ir pēc pulksteņa ir saulriets, bet no saules ne ziņas, ne miņas. Mums šobrīd notiek ūdens joga, kas pārvērtās vienkārši par ūdens ballīti, no ūdens aerobiku. Es izskrēju ātrā nofilmēt kadriņu, bet riktīgi forši. Tā kā jāsēja pakaļ. Ko paēdām mūsu pēdējās pusdienas un sapratām, ka mums ir vēl kaut kādas 5000 viņu naudiņas, kas ir jāiztērē. Iesim tagad uz pilsētu. Nu, pilsētā jau mēs esam, bet tā kā ārā no mūsu teritorijas uz ielas. Un tad kaut ko sapirksim, mēs varam atrast kaut kādus augļus. Papāju, piemēram, es nezinu tikai vai to drīkstu es, bet es zinu, ka mums kaut kas vienreiz atved. Tā kā cerams, jānopirksim to. Šeit ir bruņurupuču olas laika. Bet es nezinu, ja viņas tur būtu, vai viņas varētu redzēt vai nevarētu redzēt. Bet tas ir tāda nožogojumā. Un tā Turtle Beach nāk ir tieši šeit, es stūri kaurtiņas kaut kā te glābi. Es nezinu. Jā. Kā tu tie glābēji forši sēž? Rīksnuki. Šodien bija vairākas stundas UV10. Iepriekš bija arī līdz 11 gāja, bet viņš kaut kā nebija tik ilgi tas 10, bet šodien bija ļoti traka saule. Un mēs kādas 2 stundas sauļojamies, kas arī ir, man liekas, vairāk nekā parasti. Tā kā jā, šodien mums tāds kārtīgs piedegums. Šovakar ir mana fotosesijas kārta, tāpēc es esmu šķiņuzukusi make-upu. Mans tunelais krēms vairs nav manā tonī. Šis ir tas, ko es lietoju. Light medium tonis. Man parasti vasarā ir tas nākamais 4-5. Pēdējais vakars šeit. Iesim uz okeānu. Sataisīsim kaut kādas pēdējās bildes. Un cerams pēdējais ierodzīsim bruņurupučus. Un tad jau iesim vakariņās un sāksim pakoties. Telefona kamerā izstās pilnībā tumsa. Bet nezinu, kādā veidā fočiks vienkārši ķer pilnībā savādāk gaismu šeit. Parasti ir otrādā kamerā izstās telefona gaišs. Un fočikā izstās melns. Un tagad skaties, ko mēs redzam ar telefonu. Nu, piemēram. Nu jā, ko redzēt, cik gaiši fočikā. Nu, jums par ir fokus. Tā kā jā, ļoti interesanti. Tikko atnācām no tos fotosesijas un pasēties. Man pat ir palikušas lokas. Kaut kas tāds nav redzēts šajā mitrumā. Kaut kas man ir palicis. Būšu ļoti skaists pēdējām vakariņām. Varēsim atvadīties no visiem es apēdu laku visiem darbiniekiem. Cik mēs porcijas ēdīsim man šodien? Es ēdīšu 2 porcijas ēdienu pirmo, un tad es ņemšu saldo. Es tagad ņemšu pat tāds sevišķā bļotiņā saldējumu. Tā kā jā, pēdējais vakariņas mums jāizbaud, kārtiņā jāpiedās. Mēs dodamies ēst. Šīs ir visas lietiņas, ko mēs vedam mājās. Šodien pa pēdējo naudu vēl sapirkām šo maisu un augļus. Te ir 2 milzīgas papājas un 1 mango. Un iedomājieties 2 šās lielās papājas. Tas ir kā lai jums parādu. Tiešām liela. Maksāja 700 vai 800 naudiņas, kas ir 2 eiro kaut ko. Un ar citu daļu no šī te visa būs kādam no jums. Man es pat nepateicu, ka es taisīšu konkursu. Toreiz no Ņujorkas braucot, tu taisīju konkursu, man ļoti patīk, tā kā es droši vien tagad mēģināšu visu laiku no kaut kādām tālākām galamērķiem taisīt. Un pasīties, iedomājieties, mēs nopratām šās zāles, strepseles. Es nezinu, cik viņas maksā Latvijā, bet šeit viņas maksāja 2 eiro, 600 naudiņas. Jā, cik mazāk kā 2 eiro kaut ko. Tā kā jā, viss kaut kas šāds. Jūs visies tīk brūna. Nereāli. Mēs nezinājām, cik mums ir šonakt transfers. Es jau uzrakstīju tai sievietei, kas man organizējuši to braucienu. Un mēs atnākam tagad no vakariņām, un mums stāv šāda lapiņa durvīs. Mums bija atlaisis pilnīgi durvis un jāc. Jā. Un mēs šādi, Anna tagad demonstrējamies, šādi paņēmām. Un tur ir rakstīts, ka mums šodien bija zvans, un mēs viņu tā kā nesen neatbildējām uz viņu. Un ka ziņa ir atstāta, you will be pick up on 00:30, tā kā 1:30 naktī.
Vau, kāda mums vēstule! Mūsu gids mums atrada! Fancy. Viņam nebija mūsu numurs. Viņš izlaik pilnībā mūs pie durvīm meklēja. Jā, tā viņš ir Facebookā. Bet viņš ir visās iepriekšējās viesnīcās mūs pie durvīm, tā kā visu laiku meklēja un tā. Es tikko visu saliku, ko mēs esam sapirkušas. Nu, šis ir, man liekas, rekords. Mēs jau no Emirātiem diezgan daudz atvedām. Jums arī bija lielie čemodāni, bet šis, wow. Nu, visi esam gatavs izrakstīties. Ir 12:30. Mēs pametam šo jauko istabu. Un dodamies lidostu uz savu 13 stundu garo lidojumu. Būs grūti. Mums šoferīts kaut kur nemāja fonā. Satikām tikko pie durvīm mūsu šoferi. Mums ir cits šoferis izrādās. Bet, jā, tieši Joinup logo. Joinup mums nodrošināja arī privāto transferu atpakaļ uz lidostu. Un mums ir jābrauc 2 stundas. Diezgan forši, ka ir mašīna, kas tev pievadīs pie lidostas. Pēdējais soļus Šrilankā. Šoreiz ir citādāks ēdiens, ir makaroni ar pesto. Mums ir klāt otrā ēdienreize. Šī saucās Green Skybox, to ir jāpasūdz pirms tam. Mēs spēlām skibu un es biju pārliecināta, ka es uzvarēšu. Mums atnes ēdienu, pēkšņi Anna izliekot 10 kartus un vienkārši uzvar mani. Wow. Nu tā, es esmu klāt, lai parādītu visu, ko es jums esmu sarūpējis kā dāvanu šajā video. Sākšu visam iet cauri, lielākā daļa ir ēdamas lietas, tēja, jo Šrilanka ir ļoti zīmīga ar savu tēju, un arī jums vajag šo te pagaršot. Viņa gan izsās tādu noskartusi, bet es apsolu tā ir jauna tēja, speciāli jums nopirkta. Tad surakstīšu šādu kartiņu cilvēkam, kurš būs laimētājs. Šādas ķiploku uzkodas. Es neesmu tādu sēdusi, bet jūs varēsiet pagaršot. Tad ir čipši. Es šos te garšoju bez asuma, jo es nevaru panest asumu, bet es atvedu, lai interesantāk šādus hot and spicy čipšus. Tālāk ir nūdeles, jo tomēr mēs bijām Āzijas valstī, un es centos salasīt visu, kas man likās tāds zīmīgs. Tālāk šāda šokolāde, kaut kādām krispī lietiņām iekšā, garšvielas, šis ir karijs, šādi maziņi rieksti. Tālāk 2 mango lietas, mango ievārījums, kas man liekas skan ļoti garšīgi, jo man ļoti garšo mango, un arī mango soliņa. Un tad 2 pēdējās lietas, kas nav ēdamas, šis ir tāds līdzeklīds, kur liek uz piemēram, uz pieres, lai jums nesāpētu vairs galva vai uz vēl citām sāpīgām vietām. Šīs, man liekas, diezgan populāras lietiņas. Es zinu, ka arī Latvijā kaut kādos tajos ajurveidas veikalos un Indijas veikalos šādas var nopirkt. Un magnētiņš. Es nezinu, vai jums patīk krāt magnētus, it īpaši no svešu cilvēku ceļojumiem, kā tas ir šis. Bet, jā, es arī izvēlējos šādu skaistu ziloņu magnētiņu ar uzrakstu Šrilanka. Un tā kā visā šajā braucienā es biju uzaicināta no Joinup, arī viņi izdomāja jums sarūpēt klāt mazu dāvanu. Un tātad no viņiem jums šāda forša svecīte, citronu un vaniļas, smaržīgās sveces, jūt, kā viņi smaržo. Joinup cepure, šāda te varēsiet vilkt savā nākamajā ceļojumā, cerams uz Šrilanku. Un tad jums ir arī krekliņš, šāds te, oranžs krekls ar Joinup. Joinup in love with travel. Same. Tātad visas šīs dāvanas kāds no jums varēs iegūt, izpildot 3 vienkāršus noteikumus. Pirmais jums jāpiesako Joinup Instagram profilam, un otrais jums jāiekomentē manā Instagramā Reels, kurš saucas cik izmaksā 10 dienu ceļojums Šrilankā. Tas Reels jums ir jāiekomentē, tāpēc, lai es varu izlozēt cilvēku, vai nu jums kaut kas ir, ko jūs gribat pateikt par to video, vai kaut vai esāt emoji, vai sirsniņu, vai ziloņu emoji, jūsu brīva izpausme. Šī video aprakstā būs linki, tā kā, ja jūs atverat aprakstu, jums būs ļoti viegli piedalīties šajā konkursā. Bet jā, prieks, ka jūs šeit esat un arī turpināt skatīties mans YouTube video. Veiksim visiem konkursā. Paldies vēlreiz turisma operatoram Joinup, kuri mani un Annu šajā piedzīvojumā aizveda. Bet jā, es domāju, ka no tā visa, ko jūs redzējāt manos 2 vlogos, var saprast, cik mums forši gāja un ka šis tiešām bija tāds sapņu paradīzes brauciens. Nekas nenogāja greizi, viss bija forši, interesanti un kaut vai savā ziņā daudz lietas bija līdzīgas ar Indiju. Tāpat šīs te pieredzes bija, pilnīgi krasi savādāks.
Indija bija vairāk man kā tāds piedzīvojums un saistīts ar mūziku, un šis tad vairāk bija tiešām tāds atpūtas brauciens, kāds, man liekas, man nekad nav bijis tāds tīri 10 dienas tādas, kāds man ir visu izplānojis, kad turismu operators ir saplānojis katru dienu, un jā, tiešām ļoti iesaku. Ja jums ir kādi jautājumi par Šrilanku vai par jebko, droši man rakstiet, vai šeit pat komentāros vai Instagramā, tad jau tiekamies, cerams, pavisam drīz kādā citā manā video. Čau!